Laikā, kad visas pasaules koris sabrauc Rīgā, arī Pūrē notiks koru olimpiādas cienīgs pasākums. 11. jūlijā 19:00 Pļavā pie Pūras kultūras nama, taču lietus gadījumā Pūras kultūras namā, notiks pasaules koru olimpiādas ietveros koru sadraudzības koncerts. Koncertā piedalīsies dāņu jauktais koris Cantabile, ķīniešu vīru koris Choir of Chongqing Hua Gong, ASV jauktais koris Virbam Community Chorus. Laipni aicināti visi uz koncertu! Pēc krāšņiem rožu svētkiem atkal priekšā nākamie svētki. Šo sestdienu Latvijā atzīmē Jūras svētkus. 12. jūlijā Lapmežu ciemā visas dienas garumā notiks dažādi pasākumi veltīti zvejnieku svētkiem. Šajā dienā notiks riteņbraukšanas sacensības, dažādas izstādes Lapmežu ciema muzeju izstāžu zālē, volejbola, basketbola un virves vilkšanas sacensības, zvejnieku zābaku mešana tālumā, jūras dieva Neptūna sagaidīšana, uzstāsies grupa Kredo, Liena Šomase, Ieva Karēvica, Andris Ēglis, kā arī neiztiks bez daļumbāles līdz pat rītam. Arī Engurē atzīmēs jūras svētkus, un tur būs nemazāk interesanti pasākumi. Būs jautrais jūrnieku skrējiens, jahtu regate Enguras kauss, minifutbola čempionāts Mītava Open 14, jūras dieva Neptūna sagaidīšana, uzstāsies pērkons, Santa Zabatska un Harijs Ozols un gaidām dažādi citi pasākumi. Noteikti aizbrauciet un izbaudiet jūras svētkus! – 17. jūlijā Durvis estrādē būs humora šovs Sievietes. Tā galvenais režisors ir Mārtiņš Egliens, kurš pats arī uzstāsies humora šova laikā. Izrādes lieliskās aktrises ieietīsies kuriozās sievietes dzīves situācijās. Būs gan mīlestība, gan darbs, gan bērnu audzināšana, kā arī izspēlēs dažādu profesiju pārstāvju lomas, runājot par aktuālāko, ar ko ikvienai sievietei nākas saskarties ikdienas dzīvē. Biļetes var iegādāties Tukuma kultūras nama kasē. Tukuma pilsētas vēstures muzejā Pils tornis vēl aizvien apskatāma izstāde no dubļiem līdz rozēm.